Tu saki, ka tas nav kazino. Nē, tas nav noteikti. Kazino es varu atbildēt uz šo, jau īstenībā daudz jau par šo saka, kriptovalūta ir kazino. Kazino ir tajā brīdī, kad tu ienāc kriptovalūta, tu nesaproti, ko tu dari, un vienkārši ieeja, es kaut ko nopirkšu vai kaut ko ieiešu kaut kādā treidā. Un tas ir kazino, tāpēc, ka tu nesaproti, ko tu izdarīji. Tu vienkārši kaut ko izdari bez sajāgas, kas tālāk notiksies. Jo ir tik daudz nianses vai lietas, kas ir jāsaprot, lai tu iesāk tajā kriptovalūtā darboties. Nevis tā, ka iegāju reku tagad kāp tirgus augšā, paņemšu, atvēršu treidu vaļā, ieiešu longā, saucamais longs, kad tu prognozē, ka tirgus kāps uz augšu, un tu ieej treidā. Bez kaut kādas tehniskās analīzes, bez kaut kādas saprašanas, ko tur uzlikit, jo tur ir daudz tādi, varbūt es tagad vārdos teikšu daudz ko nesapratīs, bet ir visādi gan jāsaprot, tu piemēram viens ir tās, cik leverage ir, tas ir saucamais kredītplecs latviski ir, tad X, cik tu lietas. Tur ir opcijas uzlikt cross vai isolate, tad, piemēram, vai tu nodedzini visu savu kontu, vai tu nodedzini tikai to naudu, ar ko tu treidā ieeji. Tālāk tev jāsaprot to, ja tu ieeji bez stop-loss, tev jāsaprot to, ka apakšā tev jābūt kaut kādam segumam, lai tev neiestātos likviditāte. Jo lielāks segums, jo labāk. Un, protams, apakšā ir jābūt šai te tehniskai analīzei. Nevar vienkārši treidot, tāpēc, kad man likās, ka ies uz augšu, vai man likās, ka ies uz leju.